Kinostudijā nokļuvu 1978. gadā aiz aizvainojuma un spītības. Tāpēc, kad strādāju frizētavā, mana paziņa jau strādāja gadu kinostudijā, un kaut kā viņa man visu laiku, tu tagad biji uz frizieru konkursu, tu negribi nākt, mums ļoti, ļoti vajag grimētājs. Man tāda laba dzīve frizētavā, tev visu pienes klāt un visu. Bet toreiz frizētavā arī bija tas, kad varēja aiziet nolikt uz klasi, un tātad tev bija lielāka alga. Un tagad es aizvelkos likt uz klasi, es domāju, es pēc konkursa noteikti baigi labi. Man pasaka, ziniet, jums 2 mēnešus nav bijis plāna, mēs jūs nevaram ļaut likt uz klasi. Es apvainojos ārprātīgi, protams, un zvana Sarmīta Baloda man. Viņa saka, kā tu izdomāji? Es esmu spītīgi gan. Es saku, jā, es izdomāju, es eju prom, es eju pie jums. Un tā es arī nokļuvu kinostudijā. Teiksim, 18. maijā pēdējo dienu es nostrādāju frizētavā, un 19. maijā es jau biju studijā štatā. Un nokļuvu pie Rasmas Prandes, kurai toreiz bija kāda ap 50 gadiem. Tā sākās man šī karjera, un es vēl pagūvu uz pēdējiem teātra filmēšanām Mežotnē. Tur filmēja balli, vajadzēja frizūras taisīt, ja, jo no grimes toreiz nesapratu neko. Bet uz frizūrām, jā, uz ondulācijām, kas tādā filmā bija vajadzīgas, es biju pietiekami spēcīga. Un tad man pirmā filma bija Nakts bez putniem, kur Dumpis un Lilita Ozoliņa filmējas Krastiņš. Un tā kā Šarls, Rasmu Prandi visu studiju sauc par Šarlu. Tas sākās no tā, kad kaut kādā izrādē teātrī kāds no kolēģiem bija ieraudzījis kaut ko līdzīgu, jo Rasmai vienmēr bija tādas melnas acis uzkrāsotas, čirkaini tādi melni mati un lūpas uzkrāsotas un tā. Un viņš bija pateicis, vai tu jau, Rasmi, esi tik līdzīgi tam Šarlim. Un ziniet, kā tas ir, citam pielīp, citam nepielīp. Rasmai pielipa, un tā viņu visu līdz mūža galam sauc par Šarlu. Un Šarlis man tagad tā, rītā ir filmēšana, viens pats Uldis Dumpis, man sāk trīcēt rokas, jo Uldis bija, jākauļies, Uldis, dievekļi, skaistuļi, iedod man, jo Šarlim bija tā pūderes lotas vietā bija zaķi ķepiņi, tāda mīksta. Tad iedod tev pūderi un ķemmi rokā, ķemmi man pašai bija, un ķemmi rokās, un brauc. Nokļūst pilnīgi svešos cilvēkos, tad iesēdina autobusā, mēs braucam uz lidostu, ja? Kaut kur LR ratā stāv lidmašīna, un tur kaut kur šitāds maziņš kāp jārā Uldis Dumpis. Bet man ir noteikts, tev jāstāv pie operatora, viss. Es neesmu nevienu iepazīstināt, nekas. Parasti ir grima mākslinieks, tam viņš kaut kā stāda priekšā, bet, man iegrūž autobusā, un tad tu brauc. un es stāvu pilnīgi nekustīgi, un tad Ieva kundziņa bija kostīma māksliniece, un es skatos tā, ja viņa stāv uz laukumu tā, un Gvido Skūta nobučo viņai roku, un es domāju, ārprāt, cik man ilgi būs jāgaida, ka kāds nobučos roku. Bet maz tik ilgi nebija jāgaida, tas pēc tam, ja. Un stāvu, un es jūtu, ka tur visi skatās, atnāc tāds maziņš, tāds saproti, tāds stāv, un visi tev novēro, jo tu esi, teiksim, svaiga gaļa uz laukuma, ja. Bet no Šārla es tiešām iemācījos šo, disciplīnu ļoti tā. Un tad, pie viņas es apguvu arī tos pirmos grima, teiksim, jā, pamatus, kad vajadzēja stāvēt klāt un skatīties, kā viņi grimē. Man jau liekas, ka es visu, ko zinu. Un tad, kad tev viņi saka, pat tagad grimē. Un skatās tā virsū. Un visu rokas trīc un nekas nesanāk.
Un tad lēnām tev atļauj, jo tanī laikā arī rokas mēs grimējām, jā, jo kamerai bija cita jūtība. Un tad tev sākumā atļauj grimēt rokas. Tad, kad tu to esi apguvis, tad tev varbūt tur ļauj kaut kādus otros plānus, jā, tā. Tas nav tā, ka tev uzreiz pie galveniem aktieriem, tad viens nelaid pie galveniem aktieriem. Principā mums nevienai tāda grima izglītības mums nebija, ja? Jo vienīgā tāda grima skola bija Kijevā toreiz, bet tā kā gāja filmas un pamest to visu uz kaut kādu ilgāku laiku vienkārši nebija iespējas, nebija tādu grimu kursu kaut kādu tādu pamatu. Tā kā to visu, tā kā es saku, mēs visas mācījāmies visu to pie kājas vienkārši. Un tad lēnām no viena mākslinieka, viena kaut ko iemācās, no otru vēl kaut ko. Viens dara to labāk, otrs to labāk. Tad arī, teiksim, mēs pašas gatavojām materiālus. Priekš šūšanas, jā, ir vajadzīgs, krepe ar, šitie dabīgie bifeļi. Tas tāds nežēlīgs darbs, jo atveda mums no Mongolijas bifeļu matus, bet viņi jau ne tā kā smuki nogriež, viņi tā ar gaļas gabalu izgriež tā kā tos bifeļus nabagus. Un tā tad mums to visu vajadzēja notīrīt, sašķirot. Es vēl atceros, mēs tādas vecas dušas telpas otrā stāvā bija, un tad mēs tur griezām, šķirojām pa krāsām, tad mēs viņus mazgājām, tad viņus vajadzēja sakrapēt tā uz diviem diegiem, salikt lemjblokaini, un tad viņus vajadzēja vārīt, tad viņus vajadzēja krāsot. Tā kā darba materiāli mēs pašas gatavojām. Tagad jau pārsvarā visu pasūta, jā, un neviens jau to nedara vairāk, jā. Tagad ir iespējas to pasūtīt, bet tā kā tāda nebija, tev atved jēlu materiālu un vienkārši, gribētājs viss sēdēja, tad ārprāt smirdīgajā dušas telpā un strādāja. Neviens pretī nerunāja, neviens kaut kā tā. Un arī tagad jau ir, tagad viss tā, kosmetoloģija un grīma, viss tas ir gājis ļoti, ļoti uz priekšu, jā. Vienīgais, ko mēs darām pa vecam, šujam ūsas, teiksim, jā. Tikai materiāli ir labāki, jo šis ir ļoti trausls, viņš ļoti plīst. Bet tāpat jāšuja roku, jo ir jau arī nopērkamās, bet šeit tad ir pasūtīts, un viņas redz šuj uz mašīnām, un viņas ir tik vienādas, ja, kad tik un tā, ja tev jāšuj aktierūs, tad ir jāšuj pašiem, un tagad arī daudzas meitenes tiešām pašuj, un vienu brīdi jau bija tā, priekš kam mums jāmācās šūt, mēs varam pasūtīt. Bet ir arī tādi mirkļi dzīvē, kad man pašai ir tā gadījies, kad vienkārši pazūd. Un tev nākošā dienā jāfilmē, un tu sēdi visu nakti un šuj, un taisi pa jaunu, lai no rīta tu nevari veselu mājiņu atcelt tevis dēļ, nevari. Tagad jau ir ļoti daudz visādi tādi arī matiem, visādi tur balzāmi, kas tev atvieglo to visu ķemmēšanu, visu to, un tie ienāk arvien labāk un labāk, ja, un dažādas firmas, un labi matu materiāli, un krēmi, un viss kas, un arī grima materiāli, piemēram. Ir ļoti daudz, kas, teiksim, tādiem specifektiem, ja, ir ne tikai viedas pašas mosfeļu asinis, ja, bet tagad ir dažādas rētu pastas, silikoni, visādas, tev ir biezās asinis un asiņu jau recekļi jau gatavi, un putekļi, un visi, ja mēs agrāk visu laiku putekļus taisījām, sijājām pelnus uz smalkā sieta, lai varētu uztaisīt putekļus, tad tagad vesela burka tev ir ar gataviem putekļiem, ja, un ļoti, ļoti daudz tādas grima lietas ir, kas atvieglo, teiksim. Tagad ir, piemēram, pat par tām pašām salvetēm, tev ir kastītēs, tev ir paciņās, tev ir tādas. Mums kādreiz bija tāds papīrs, lignīns, medicīniskais papīrs viņš skaitījās. Tādas milzu loksnes tādas, kuras grimētājs sēdēja un grieza, lai tev būtu tādas salvetītes, teiksim, papīru.
lai nokrāsotu, teiksim, sirmos matus, citreiz aizkrāsot aktieri, mēs ņēmām un krāsojam ar kopapīru. Tagad jau ir uzpūšamās krāsas, tas ir daudz ātrāk un arī vieglāk izmazgājams, viss tas ir aktierim, teiksim. Un tagad ir vieglāk strādāt. Vienīgais, ko mēs ar meitenēm smejamies, ja, kad nav izgudrots vēl skavotājs priekš parūkām. Priekš mums. Nē, mēs smejamies, protams, ja, kad viss kas ir, saprot, bet parūka tev tik un tā jāliek pa vecām. Ar banti, ar sprādzītēm, ar visu tādu līmeni. Nekas tur jauns nav izdomāts. Un tad mēs teicām, cik būtu labi, ja būtu tā uzliek un tāds skavotājs kaut kāds ir tāds, tāds, bet ļoti daudz ir tādas labas lietas, ja. Un visādas lokšķēras tagad ir, jo kādreiz es tagad paskatos, man vēl studijā ir vecās, bet tās mēs sildījām, tās ir bez elektrības, ja, kuras sildīja uz plītiņas, un ar kurām bija tik šausmīgi uzmanīgi, jo aktrisēm arī teātros strādāja ar tādām lokšķērēm, un ļoti cieta aktrisēm mati, jo citreiz ātrumā tu viņus pa daudz sakarsē, un arī dabīgie mati uz tām karsējumām lokšķērēm tomēr gāja pa pieskari tā kā. Bet tagad, redz, tās lokšķēras tev ir viena temperatūra, un tu esi daudz drošāks, ka tu nesadedzinās visu to. Es saku, jā, man ir bijis tas gods strādāt ar tādiem. Biju Ārtmani, Elzu Rādziņu, Cilīnski, Edvardu Pāvulu, saprot, kur tu viņu priekšā ir jālokās, jā. Bet, jo pamatā ļoti vienkārši cilvēki, jā. Un kad es te ar Ārtmani, toreiz viņai bija, 40, 50, 50. Protams, arī visādas teātra ballītes, un Šarls jau man ir nolicis. Te tev ir rīpēts kartupelītes arī vietūtās, te ir tēņa. Un viņai noteikti vajadzēs acīm kompresītas un tā. Viņa atnāk un tā, nogurus, jā. Un es viņai, tur man rasmu tā. Jā, viņa tagad ļaus, bet viņa jūt, ka es esmu šausmīgi uztraukusies, jo manas rokas karās viņai klāts. Viņa saka, meitiņ, tā kā neuztraucies, tas tūlīt atšļuks, pagaidi, atšļuks. Un saprot, ir tiešām, kamēr viņa grimēs atais to, un tu skaties. Un tad es atceros, kad agrā Rūsā mums taču provēja ļoti daudz tās meitenes. Ļoti, ļoti daudz. Un pateicoties Rasmai Prandei, šitā te Rimanta dabūja šo lomu, jo Rimanta atbrauca un tā kaut kā, un Gunārs ar pats skatās uz viņu. Tāda meitenīte atbrauca. Acis gan viņai tā kā pogas bija apaļas, tādas lielas. Un tāda mata kaut kā. Bet Šarls teica, es tev parādīšu. Būra, lika man nogriezt Rimantai matus. Tā kā tanī laikā bija. Mēs uztaisījām dūļus. Šārlis tur krāsoja. Lai gan tanī laikā bija šausmīgi grūti ar tām krāsām, visām, saprot, pustonīšiem un tonīšiem. Tā kā Šārlis bija pabeidzis to darbu, tad pirms tam nelaida režisoru iekšā grimētavā. Nē. Un tad, kad viņš to ieraudzīja, tad viņš saprata, ka viņš tomēr filmēs viņu. Un ar to visu agro Rūsu sakarā bija tas, toreiz Gvidos Kulti jau var tāds puiškāns, kā tagad liekas, 40 pāri, ja? Un viņš kaut kā nezināja, ka Rimantai šausmīgi nepatīk kaut kāda kukaiņa. Un viņš bija nezinu, ko noķēris tanī paviļonā, es nezinu, mušu vai zirneklīt vai kaut ko tādu, ārprāts. Un viņš kaut kā tā iet pie tās Rimantas un tā, un ieliek viņai kaut ko saujiņā. Un tā Rimanta ierauga,
un viņai ir histērija, viņa sāk raudāt. Un tas Šarls skrēja klāt un lieca viņai šitā, viņa saka, raudi uz leju, raudi, jo, ja tas grims viss notecēs, tad tā ir atkal stunda, ja? Un tā Rimanta vat šitā raudāja, vienkārši lejā, tā, Dievs nedod, jo toreiz jau krāsoja ļoti nopietni, ja? Un visi tie materiāli nebija nekādi tur ūdens izturīgie un viss kas tāds, ja? Un vēl skropstas ir pielīmētas, jo toreiz bija ļoti, nu kā grimā vajag, bet līmēja skrops, tādām smukākām filmām, lauka filmās, protams, nē. Bet gods godam Rimanta nenoraudāja visu to grimu nos, drūsciņ tā kā tā, un tā kā arī tādas situācijas, Gvido pats bija toreiz tik šausmīgi, bet es nezināju, ka viņa tāda, un saku, tiešām, ko dara, Un saprot, šitā te aktierus jāsargā. Un Rasma bija tā, kas man iemācīja, zin kā, citreiz tā atnāca uz darbu un saka, kaut kas tur mājās. Un tā. Viņa teica, tev ir jāielāgo tas, ka tad, kad tu vēri kinostudijas durvis, visa tava dzīve paliek ārpusē. Tagad tu esi priekš aktieriem. Jo mēs esam apkalpojušais personāls. Un kur tas aktieris pa pirmo tiek? Pie kostīma un pie grīma. Tātad šādas grāmatas bija principā katram grima māksliniekam, kur rakstīja visu to, ko izsniedza uz filmu, jo atšķirībā no šodienas mums bija atsevišķi sagādnieks studijā, kuram mēs uzrakstījām, teiksim, ko vajag. Bija vesela noliktavu, kur tu varēji aiziet, paņemt, teiksim, kas bija uzreiz nolikt. Tur vates un odikolons un acetons spirts, un tad rakstīja vēl arī klāt, ja kaut ko īpašīgu vajadzēja, ja? Un tad atskaitījās, ja, ka tev, cik tu esi paņēmis, un redziet, Karīnīte Lapiņa ir tik smuki sarakstījusi visu te, un te var arī paskatīties, teiksim, kā pa gadiem kādi jauni produkti nāk klāt, ja, un tas ir te beidzies jau kurā gadā, es vēl ritīgi neatceros, kurā gadā te, jo tad jau 90 cilvēka dienas, es domāju, ka tas ir kaut kāds 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, un cik daudz, piemēram, tur vajag vienai filmai, un tad atskaitījās, ja. Un tad pārsvarā produkti mums nāca no Mosfilma. Šitas ir ļoti iecienītais odikolons, lavanda. Viņam ir gadu 40, noteikti ne vairāk, un viņš pat vēl smaržo, un vienkārši saglabājies ir. Un tad šādas lietas mums veda no Maskavas. Tās ir asins imitācijas, starp citu viņiem ir vēl joprojām ļoti laba krāsa. Vienīgais, kad tagad ir jaunākās tehnoloģijas, ir tās asins, kas labi mazgājās no apģērbiem. Jo, teiksim, agrāk mums bija tas variants, ka parasti, ja bija kaut kādas šaušanas vai ņemšanās, tad principā kostīmniekiem vajadzēja gādāt vairāk šos komplektus. Un tad viņi nebija īpaši apmierināti, ja, bet tagad viņš tiešām tās jaunākās asins, teiksim, mazgājās ārā. Šī ir īstākā lanolīneļa, kuru jauca klāt toņiem, jo tonīši bija tādās, tā kā zobpasu tādās tūbiņās, dažādi toņi, un tad piejaucot šo eļļu kā bāzīti klāt, varēja dabūt to īsto tonīti, kas nav tik biezs un kas labāk klājās, un tad tu varēji sajaukt vienam tumšāk, gaišāk, vienalga kādi, jo tie toņi izvēle bija diezgan liela, un šīs ir tādas tā kā rakstīts acu ēnas, bet mēs jau viņas izmantojām arī, teiksim, sejas krāsošanai, roku, teiksim, šo brūno var roku netīrumiem izmantot, ja. Tagad jau tā kā drusku bailīgi pēc 40 gadiem, ja, bet kostīmu meitenēm, teiksim, priekš kostīmu smērēšanas vēl noder.
Un bija daudz tāda, viņiem izskata, viņiem nav nekāda īpašīgā, jo, piemēram, arī, te ir visādi tonīši, zaļi, zili un tādi. Jo, teiksim, kā tagad acu ēnas, tad kaut kādos 70, 80 gados bija tāds poļu acu ēnas, tādas zaļas un zilas. Un domāt par kaut kādām brūnām ēnām vai kādām, tas nebija iespējams. Un tāpēc krāsoja ar šīm taukainām ēnām. Tas, protams, grūtāk daudz ir, jo viņas daudz ātrāk sakrājās, teiksim, uz plakstiņa, visu laiku viņas ir jāvaktē un tā. Un toreiz vēl nebija tādi, baigi tie Grimma zīmuļi, nebija tā kaut kādi tādi, bija melnie kaut kādi. Bija daudz grūtāk dabūt to efektu, ko tagad var sasniegt diezgan ātri. Tāds grimētāja darbs ir tas brīžam, tā kā tādī dvēseļputenī. Tāpat bijām kopā ar tiem puikiem tādīs ierakumos, arī līdz pakaļai dubļos. Un ko tu darīsi? Tev jābūt visu laiku klāt, jo visu laiku tā, kariņā varbūt tā nebija ritīgajā, bet teiksim, ja puikiem visu dienu gāž virsū ūdeni, neviens netīrums viņiem virsū neturās, viņi tik smuki tādi. Tad tas grims tur ložņā viņiem apkārt un, teiksim, izmanto, tā kā es jau teicu, noteikti L'Oreals un dažas citas šīs matu kopjamās līnijas noteikti mūs sistu, jo mēs pūtām viņiem uz rokām šitos te saknīšu aizpūšamos. Tie bija vienīgie, kas noturējās vismaz kādu pusstundu, jo viņus jau pamatā ar ziepūdeni jāmazgā. Un parastais ūdens tik ātri viņš nedabūjās nost. Ļoti labs, es jau teicu, meitenes, vai uztaisam viņiem reklāmu aizsūtam, Un brīžam ir tā, es atceros, ka kādreiz Šarls man pašā sākumā nelaida jau tās grimētājas, teiksim, mākslas padomēs. Bet Šarlis kaut kā jau kuro filmu es neatceros, kurai filmai mēs bijām uz to mākslas padomu, viņi man tā kā. Un tur runā par aktieriem, runā par kostīmiem, runā par dekorācijām. Par grimu nerunā. Un es tā kā apvainojos, es saku, Šarli, bet kāpēc ir tā, kad par visiem runā, un redz, Grims, viņi saka, tu priecājies, ka par Grimu nerunā. Tātad Grims nevienu netraucē. Tātad ar Grimu viss ir kārtībā.